Labdien! Esiet sveicināti KP2 investīcijas piektdienas raidījumā, kur mēs runājam par investīcijām. Kristaps Petersons, sveiks, Kristap! Sveiks, sveiks! Un es, Kaspars Pēcinieks, mēs šajā raidījumā runājam par investīcijām, kā tas ietekmē mūsu investīcijas, kas notiek globālajā investīciju pasaulē un ko mēs interesanti esam šajā nedēļā ieraudzījuši, uzzinājuši un savā starpā par to aprunājamies. Kā vienmēr jāpasaka, ka šajā raidījumā redzētais un dzirdētais nav investīciju rekomendācija, tāpēc rīkojamies uz savu atbildību. Un tā kā mēs ierakstām piekdienas rītā 3. aprīlī, priecīgs visiem svētkus, kārtīgi nolieldienot, un lai labas brīvdienas izdodās. Un par ko mēs runāsim šodien? Es tā pavisam ātri ieskicēšu varbūt dažas tēmas, kas mums ir paredzētas šodien. Skaidrs, ka nevar nerunāt par Irānu. Skaidrs, ka nevar nerunāt par naftu. Vēl mēs runāsim arī par kripto, blokķēdi un vēl šādām tādām ikdienas aktualitātēm. Kristap, kā tu redzi, kas šodien pasaulē notiek ar Irānu, kādas tavas atziņas pēdējās nedēļas laikā? Kā tev varētu šķist, kādas varētu būt manas atziņas? Es pirmkārt esmu šokā par Trumpu. Es jau par viņu visu laiku esmu šokā, bet es šodien biju īpaši šokā, jo iedomājies tā nekaunība. Tu uzsāc karu, nekonsultējoties ar nevienu no alianses. Tu sāc tā kā tas karš tev tā sāk neiet tajā brīdī, tā kā tu biji plānojis. Tajā brīdī tu tā kā aicini NATO, lai nāk tā kā darboties. Protams, ka neviens negrib līdzdarboties tajā noziegumā, ko tu tur dari tajā vietā. Un tagad pēkšņi viņš atradis skaistu instrumentu. Viņš saka, labi, es nepiegādāšu Ukrainai ieročus, ja jūs nenāksiet tālāk. Tagad, protams, ir vēl visam pa virsu tas, ka viņš runā par izstāšanos no NATO, ko viņš ir agrāk arī darījis, bet dara arī tagad. Un tas, protams, es gan neesmu papētījis, kādu tieši korelāciju tas atstāja uz tirkiem, gan jau, ka noteikti ir kādi raksti par to, bet vienkārši tas viss kopā izskatās vienkārši bandītiski, ja ir tāds vārds vispār. Bet vēl, ko es, protams, pamanīju saistībā jau, ja mēs pārējām pie ekonomikas un investīcijām, ir, ka šodien arī Financial Times raksta tādu apkopojumu par to, kas tad patiešām kādas tās galvenās ietekmes ir no šī te Irānas kara pasaules un Eiropas ekonomikām. Man liekas, tāds ļoti konspektīvs raksts, kas īstenībā visus galvenos punktus tā kā saliek pa vietām. Un tā galvenā tēma, protams, ir tā, ka cenas būs augstas uz ilgu laiku, ka enerģijas krīze nebūs īslaicīga, bet būs ilgstoša. Un Eiropas Savienībā gatavojas principā pat sliktākiem scenārijiem, kas ir degvielas normēšana un rezervju izmantošana. Bet es zinu, ka Kaspars šo tematu ir papētījis jau smalkāk un droši vien varēs pastāstīt vairāk par šo. Tu ļoti labi iesāki, un man uz to gribās mazliet arī norādīt. Tādā ziņā, ka nevis tev kaut ko pārmest, bet tā ir bieži vien tā reakcija, ko es redzu tīpaši Eiropā, varētu kopumā teikt. Ir šis lielais šoks, sašutums, un tā kā tas viss ir pamatoti, tādas ir tās emocijas. Bet tās emocijas nepalīdz neko rīkoties. Un, ja diezgan daudz tiek sašusts, diezgan daudz arī virsrakstu līmeņos, tajā pašā Financial Times un vēl citos mēs redzam, ir raksti, kur Trumps tur šito, Trumps tur tā, Trumps vēl kaut ko un Trumps vēl kaut kā. Bet ir tik maz šīs te informācijas, jeb apkopojuma vai gatavošanās tādiem nosacīti sliktiem scenārijiem, kas būs tādā gadījumā, vai cik mums tiešām pietiek tās degvielas vai produktus, ka ir priekšā ir tas viss sašutums un emocijas, kā gan viņš šitā var atļauties un tam līdzīgi. Un es piekrītu tam visam, tā kā tur viņš ir drausmīgi rīkojās, tas viss notiek. Bet ir jādomā, ko darīt, ja? Un tāpēc ja, es iepriekšējā nedēļas nogalē, manuprāt, jā, vai pat par nedēļas vidu, man jau visu laiks ir sajūtas, jā, ar visām brīvdienām, ar visiem notikumiem, visi laiki ir sajukuši. Bet es izvirzīju savu tā tēzi, ka, ja paniko, tad paniko pirmais. Un īstenībā tas pirmais, protams, varēja panikot jau tikko, kā tas viss sākās, bet
Tas citāts ir aizgūts no Nasima Taleba, Melnā gulbja grāmatas autora, un viņš to teica toreiz, kad Covid vēl tikai sākās. Tie, kas aktīvi sekoja līdzi tevis kaut kādos zero hedžos vai Twitteros, jau redzēja video no Ķīnas, kur iet pa ielu cilvēks un nokrīt uz zemes beigts. Un tad tie tur sāk kaut ko stresot, pārējie visu pasauli. Nē, nu tas jau tur tā, nekas tur tā. Mēs tur vērojam, analizējam, ja, un tur droši vien veidosim apakškomisiju, lai to visu izvērtētu. Ja, nu kaut kā tā. Un viņš toreiz teica to, ka, ja paniko, tad paniko agri. Un es šobrīd gribētu to teikt ar līdzīgā ziņā. Uzsverot vēl to, ka nav gluži tā, ka visa pasaules nafta beidzās. Tas tā nav. Bet faktiskais šobrīd iet runa par deficītu. Pēc dažādām aplēsēm dažādi, bet starp 10, 12, 14 miljoniem barelu dienā, jeb attiecīgi 10 līdz 14% no kopējā pasaules patēriņa. Tas ir deficīts. Tas jau ir bijis kopš marta sākuma. Aprīlī tas saglabājās, un tas jau ir ņemot vērā to šīs fenomenālās spējas Saudarābijai pārvirzīt ļoti lielu daļu no savām ieguvēm pa sauszemes vadu. Tur gan slēpjas vēl viens, tā teikt, džokers negatīvajā ziņā, ka ja Jemenes Hutī sāktu šajā šaurumā trakot, jā, tad ir iespējams, ka arī no turienes nafta neplūst ārā. Tā kā ir iespējams vēl pasliktināties tai situācijai. Un es gribēju šajā te kontekstā par panikošanu, kāpēc es to vispār saku, ar diviem grafikiem padalīties. Tūlīt ieslēgšu ekrānu, tiem arī tie, kas, es zinu, ka daudzi mūs klausās, tāpēc arī es visu pastāstīšu ar vārdiem. Un pirmais no tiem ir JP Morgan sagatavota karte, kur kartē ir attēlotas vietas, kad ienāk pēdējie sūtījumi no tuvajiem austrumiem, no šīm līča valstīm, no Persijas līča pēdējās naftas piegādes. Attiecīgi mēs varam domāt, ka plus mīnus līdz šim te laikam, tad tie kuģi no turienes izbrauc, viņiem diezgan ilgi ir jābrauc vai līdz Eiropai, vai Amerikai, vai Austrālijai. Tad Eiropā pēdējās piegādes ienāka līdz 10. aprīlim, ja, pēc tam beidzās, var teikt, bija šonadēļ arī ziņas par to, ka, piemēram, Lielbritānijā pēdējais aviācijas degvielas sūtījums no līča valstīm ienāk aprīļa sākumā, un tur jau sākās mazliet panika, vai Hītrovā pietiks pēc tam degviela lidmašīnām kaut kādā laika periodā. Un tātad mēs redzam, ka Eiropā ir diezgan daudz šie sūtījumi nākuši uz dažādām vietām. Eiropā pēdējie ienāk līdz 10. aprīlim, Āzijā lielākā daļa jau ir ienākusi, tātad līdz 1. aprīlim. Protams, ka vēl tuvāk, piemēram, Indijā, tur jau šie sūtījumi, vienīgais, ko varbūt Irāna izlaiž cauri, ko viņi savā starpā sarunā. Bet tā citādāk, ja skatās uz ģenerālajām plūsmām, tad viņas jau labu laiku iepriekš ir beigušās. Un savukārt ASV ienāk pēdējie 15. aprīlī. Un kas ir interesanti ar ASV, ka ASV gadījumā, lai gan viņi ir neto enerģijas eksportētājs, taču viņi tāpatās importē dīzeļdegvielu, importē kuģu degvielu un importē šo te aviācijas degvielu. Un līdz ar to man šis visa tēze par panikošanu bija tāda, ka visticamāk, iedomāsimies scenāriju, ja es šobrīd esmu, piemēram, lauksaimnieks vai transporta kompānijas īpašnieks vai vadītājs, un man dīzeļdegviela vai, piemēram, šī kuģu degviela man ir kritiski nepieciešama man operāciju vadīšanai, ko es šobrīd daru? Es pērku visu maksimālajos apmēros, ko es varu dabūt. Es negribētu nonākt tajā situācijā, ka man pienāk pļaušanas laiks jūlijā, vai augustā, un man nav ko ieliet tajā kombainā. Tāpēc es paļāvos, viss būs normāli, viss būs mierīgi. Un tā rezultātā es vienkārši domāju, ka tā vienkārši funkcionē un tā strādā cilvēka daba, ka viņi mēģinās par sevi parūpēties, un es domāju, ka šobrīd aiz tādām nepubliski, bet to visi arī mēģina darīt, un ļoti ātri mēs kādā brīdī nonāksim pie tā, ka būs fiziski deficīti. Tas pat nebūtu tikai no šiem globālajiem 10-11% iztrūkumiem, bet tāpēc, ka vienkārši cilvēki sāk pirkt daudz vairāk, lai parūpētos par savām vajadzībām. Un šādā kontekstā, protams, panikot visiem kopīgi nav labi, tāpēc, ka tad iestājās panika, un tāpēc arī ir šie paziņojumi par normēšanu, jeb to, cik kur katrs varēs ieliet. Tas jau ir tad, kad jau ir tā panika notikusi, ja? Tad, kad ir jāsāk tiešām bremzēt, jo vairs tad tiešām var visiem nepietikt aizbraukt uz darbu vai vēl kaut kā.
Un Austrālijā jau ļoti konkrēti valsts vadītājs pateica to, ka mēs tur rūpējamies, lai būtu lauksaimniekiem, lai būtu kalnračiem un visiem pārējiem, bet nu, pārējie tad, nu, braucam ar Pārējie transportu. saturieties. Jā, saturamies, braucam sabiedrisko transportu, un citur pasaulē ir tā situācija vēl drūmāka, tīpaši šī te Dienvidāzijas daļa, kur, piemēram, Indijā ir ļoti liela krīze, kur viņi izmanto šo LPG gāzi tieši ēdienu gatavošanai, un tas beigās ir viens no subproduktiem naftas pārstrādes procesā, un attiecīgi tas varētu būt viens no pēdējiem, kas arī atgūstās. Starp citu, Jā. Es piekomentēšu pie jā, šī. Patiesībā jau taisnība tev ir par to panikošanu, jo ja mēs tā paskatāmies, noreducējam visu, šis nav stāsts par Covid-19, jo Covid-19 ir kas, tas, protams, aiztaisīja cieta tirgus, vispār noizolēja valstis, apstājās, var sakot, satiksme un tā tālāk, un piedevām klāt vēl bija veselības riski, dzīvības riski tur attiecīgām grupām, ja. Tātad tehniski mēs nevaram pat salīdzināt šīs krīzes, jo šeit mēs runājam tikai un vienīgi par cenu pieaugumu un kaut kādu dažu varbūt pārtikas vai kādu citu produktu deficītu īslaicīgu, kamēr tirgi atkal un ķēdes pielāgosies. Tehniski taisnība ir, tādai lielai panikai jau realitātē nav nekāda pamata. Tā ir. Es gan domāju, ka kaut kādos mēros kaut kur ir. Es domāju, nu, vienkārši, bet viņa būs. Viņa būs, jo šis vienkārši saglabāsies ilgāk. Jautājums tad, kad vācietis iebrauks savā benzīna tankā un viņš dienā brauc savus 400 km vai 300, un viņam pateiks, ka tu vari katru reizi tikai liet pa 50 litriem. Nu, ja mēs nonāksim līdz tādai situācijai, bet man vienkārši šķiet, ka šobrīd mēs tā nonāksim, un tad pēc man gribās padalīties vēl ar vēl vienu citu attēlu, un tur tāds Sparta investment, arī tur research firma, bet vienkārši pats domu gājiens kā tāds ir, ka ja rītdien, nu, ja, nezinu, diena viens, ja, ir Jā. pilnīgi bez jebkādas bezierunu hormuza šauruma atvēršanās, tā ka visi brīvi iet pilnīgi bez nekādām bažām, apdrošināšanas, visi ir vienkārši viss super kustās, ja. Tad, bet nu, skaidrs, ka dzīvē tā nenotiks. Ja? Šobrīd skaidrs, ka kaut kas var būt pamazām. Tur pa kādam kuģim iet, ja tur sāksies sauszemes iebrukums, droši vien, ka uz vēl ilgāku laiku tur ir vai nu nav vispār apdrošināšanas vai prēmijas. Bet iedomājoties to, ka ir šis te rītā, piemēram, atverās, tad pēc cik ilga laika var ieraudzīt to situācijas normalizēšanos. Un tad attēlos, cik nedēļas vajag. Nu, tad pirmais ir, ka apmēram nedēļa līdz 8 ir, kamēr, nu, protams, ka ostas tur ļoti ātri būs. Es nesaku, otras ostas gatavosies 8 nedēļas, tāpēc, lai atsāktu savas darbības. Nē, tie tur būs droši vien gatavi momentā, jā, vai tas viss būs, bet runa ir par to, ka, piemēram, un tu varēsi ņemt no jau savāktajām rezervēm, bet jautājums ir, cik ātri tu varēsi atsākt šos te urbumu darbības, jo tad, kad viņus aiztais ciet, jo ilgāk viņi stāv ciet, jo lielāki riski, ka viņi arī tehnoloģiski tiek bojāti. Tā kā piemērs tiek minēts, ka Kuveitai, piemēram, vajadzēs 3 mēnešus, bet šeit pieņēmums ir, ka 1 līdz kaut kādas dažas nedēļas. Principā jēlnafta diezgan ātri dažās nedēļās atsāk, bet tad mums ir jāpieliek klāt tas laiks, cik ilgi ir atnākt līdz Eiropai. Ja mums Jā, pēdējais protams, sūtījums tu jau rādīji tos datums, jā. 5 nedēļas, tad faktiski var teikt no tā diena viens, kad viss pilnīgi normāli atgriežas, tā tad pasaule normālā plūsmā jēlnafai atgriežas pēc pusotra mēneša. Pēc tam pārējais ir pārstrādes jaudas, jeb, lai varētu nonākt pie produktiem, tad tur varētu būt 2 līdz 6 nedēļas. Savukārt, tās jaudas, kas ir Āzijā, kas ir pārstrādē, un tur ir ļoti daudz jaudas, tad līdz tam pirmkārt naftai ir jāaiziet. Un tad atkal, kamēr viņi iet, un tad ir 4 līdz 12 nedēļas. Un savukārt, visi tie, kas ir blakus produkti, jeb petrochemicals, kas tur rakstīts, tad tie ir ar vēl lielākām nobīdēm, jo tev pirmkārt vajag visus pārējos pārstrādāt, lai rastos šis blakus produkts, un atkal viņu varētu aizvest. Un te ir tas pats Indijas LPG. Un līdz ar to tātad līdz tai pilnīgai normalizācijai tur bez mazliet 3 mēneši, bet tādai ātrajā līmenī normalizācijai tas ir vismaz pusotras mēnesis, ieskaitot kuģošanu. Un tad jautājums, ja mēs runājam par to, ka mēs varam noticēt šiem, ka pēc 2-3 nedēļām Trumps pametīs, un mēs pieņemam, ka maģiski tajā dienā arī viss atverās, tad minimums 2 mēneši vēl šīs neatgriežas plūsmas pilnīgā normalitātē. Bet realitātē es domāju, ka tas varētu būt krietni ilgāk, un es tāpēc domāju, ka ir vērts
panikot tiem, kuriem vajag panikot, tie, kas negrib panikot, nu, paši uzņemamies atbildību. Un, jo tad atkal negribētu jau tiešām būt tas, kuram saka, tur, un es arī neesmu tas, kurš saka, ka vajag visiem tagad skriet un ķert un grābt, un man raksta komentāros, vai tagad ir labs laiks pirkt elektroauto. Nu, droši vien, ka es nezinu, jā, es negribu uz to ziņu virsrakstu, protams, tādi jau atkal ir, ka tur palielinās interesi par elektroauto, bet gala secinājums ir tāds, ka nu, enerģija jebkurā gadījumā būs dārgāka. Un tā atšķirība tāda, ka jā, šobrīd tās degvielas ir dārgākas, bet es domāju, elektrības cenas arī tāpēc, ka nekur nav palikuši pārējie visi šīs komponentes, ka tev vajag balansēšanas jaudas. Daudz, kur tās atjaunojamo enerģiju jaudas joprojām ir salīdzinoši nelielos apmēros. Tā kā viss paliks Jā. dārgāks. Un tā kā Kaspars saka, viss atgrieztos vietā, ja pie labākā scenārija notiktu pēc 3 līdz 6 mēnešiem, nu kā kurās teritorijās, tad, ja tas atspoguļotos vēl ekonomikas datos, tad pieliekam tur vēl klāt 2 mēnešus, ja, lai mēs redzētu kaut kādas izmaiņas. Tā kā principā mēs gandrīz uz tādu vienu kalendāro gadu esam noskaņojušies, ka nu, varbūt tā ļoti labi neklāsies, bet es varbūt pavisam ātri gribu parādīt arī to, ka, ja jūs gribat tā kā nepanikot, jums ir jāmācās no latviešiem, jo izrādās Latvijas uzņēmēji martā ir parādījuši, ka uzlabojums nu, par nākotni ir bijis pozitīvs un ir bijis diezgan optimistisks. Un vienīgie, kas varbūt ir ieslīdējuši tādā mazliet, nu, lejupējošā ir apstrādes rūpniecība un būvniecība, bet visas pārējās nozares Latvijā tiešām mēs redzam uzņēmēju noskaņojumu datus, tad pēc centrālās statistikas pārvaldes savāktiem datiem viss ir ļoti, kā saka, labi. Un es prasīju arī Swedbank galvenajai ekonomistei, kā viņa komentē šo, un viņa teica, ka, protams, tas ir, nu kā, pēc būtībās tā ir inerce, un var arī tehniski gadīties tā, ka dati tiek ievākti mēneša vidū sākumā, ja, kas varbūt pilnībā neatspoguļo to īsto noskaņojumu. Bet man būs ļoti interesanti skatīties un pētīt tieši aprīļa noskaņojumu datus, ja, jo tagad jau tas laiks būs pagājis un tā, jo es arī sižetu vakar redzēju panorāmā, kur minēja, ka, piemēram, tādā turismu jomā vispār neviens vēl neko nepaniko, ka tur ir vispār ļoti viss labi vēl ar biļetēm un tā tālāk. Es paskatījos arī uz kaut kādiem galu mērķiem tālākiem, kas ir ne Āzija, bet varbūt Amerikas gals un arī tur biļetes, kā saka, vēl joprojām nav reaģējušas tā īsti uz kaut ko tā kā, nu, skatīsimies, dzīvosim, redzēsim, būs interesanti. Biļešu cenas vēl nav rēģējušas, bet var gadīties tā, ka tu nopērc un nāk tuvāk tavs datums un reizes tiek atcelts. Tā gan var Jā, gadīties. tā var gadīties, jā, ar to var pilnīgi mierīgi rēķināties. Pavisam vēl īsais, tas, ka skaidrs ir, aviācijas degvielas cenas ir augšā. Nu, mēs redzējām jau arī šonadēļ, jā, šis Air Baltica īsais aizdevums glābšanai, jeb ielāps. Un tajā pašā laikā ir ziņas Lufthansa, kas strādā pie vairākiem scenārijiem, tā skaitā lidmašīnu nosēdināšanai. Tas īstenībā vēl viss iet viss ļoti par sliktu tam pašam Air Baltica, jo brīdī, kad nevar lidot uz tuvajiem austrumiem, tev atbrīvojās lidmašīnas. Un vai šis te jautājums par lidmašīnu deficītu nozarē vēl joprojām ir aktuāls ar pieaugušām degvielas cenām? Viņas droši vien ir vēl vairāk brīvāk pieejamas, tad jautājums, kur paliek šī otra tēze par lidmašīnu izīrēšanu. Tā, bet līdz ar to, jā, tad, un kuģiem arī degvielas cenas esot pamatīgi augšā, un tur ar kādā brīdī sāksies īpaši asas jautājums par degvielas pieejamību, jo tieši tajā Persijas līcī, nu kā es lasu no analītiķiem, ir tieši šī uzpildes viena no galvenajām vietām, un jā, nu, tāds skarbie scenāriji, es visus dzirdu un domāju, ko tad Kaspars tāds negatīvs un vēl kaut kā. Nē, Es Kaspars tieši salīdzinoši to, ko es pozitīvs. runāju, man liekas, es esmu tāds, nu, mēreni pesimistisks, ja. Savukārt, man gribētos šis tā mēģinu būt objektīvi pesimistisks. Savukārt, tie stāsti to, ko es dzirdu no citur, tur vispār viss apstājās, jo tur kuģi nebrauc, nav degvielas, nav preču kustības, par hēlīs, jā, tur lielajiem būs, bet mazajiem būs problemātiski, daba
dabasgāzi arī tur kaut kur tur sajutīsim, un sērs, kā mēs tur iegūsim varu, lai varētu būvēt datu centrus, tāpēc, ka sēru izmanto vara atdalīšanai, un lauksaimniecībā sērs ir vajadzīgs šis karbimīts, un būs sliktas ražas, būs pārtikas cenām ļoti būtisks pieaugums, deficīts. Tā kā es tev Redzēsim, palīdzu par šo. dzīvosim, redzēsim, jo mēs jau arī ļoti nevaram tieši Jā, tagad konkrētā mirklī pateikt, ka būs tieši šāds scenārijs vai būs kaut kāds citādāks. jā. Tā kā tas tā ir. Es atkal tev gribu atnest vienu jaunu ziņu par to, kas šonedēļ notika Latvijā. Latvijā notika vispār vairākas interesantas lietas, ja tā paskatās. Bija Latvijas Banka rīkoja savu tādu konferences semināru, kā to varētu nosaukt, kur runāja par finanšu industriju un par tās nākotni, un tā skaitā bija arī ieradies ECB valdes loceklis parunāt par digitālo eiro ar tādu speciālu lekciju. Un paralēli šim pasākumam notika arī, kā saka, tad pirātu sanāciens. Es viņus saucu par tādiem pirātiem, blokķēdes konference saucās Unblock, un es izvēlējos šoreiz paviesoties tai pirātu nometnē un paskatīties, kā lietas, kas ir tas, kas attīstās tur. Es mazliet izstāstīšu, kā šis viss attiecās arī uz investoriem, tāpēc, ka šeit ir viens ļoti interesants moments. Proti, ko nozīmē blokķēde, pavisam ātri, tā ir tāda, to varētu nosaukt par platformu, jo drīzāk, ja jūs tā iztēlojaties, ka ir pasaulē maksājuma sistēmas, līdz ar to, varētu tā pielīdzināt, ka tā ir kaut kas tāds līdzīgs, kas ir maksājuma sistēmām, bet, ja mēs runājam, tā kā par finanšu tieši sektoru, tad tas, ko blokķēde ļoti labi izdara un pieļauj izdarīt, ka viņa var sadalīt, teiksim, kaut kādu produktu vai pakalpojumu kaut kādās daļās, un tas nozīmē, ka tev digitāli var piederēt kaut kādas daļas no kaut kā. Var sakot, tu visu vari tokenizēt, nosacīt, kā mēs to saucam, tokenizēšanu, un pirkt kaut kādus tokenus, meža tokenus, nekustamā īpašuma tokenus un tā tālāk un tā tālāk. Un, lai to izdarītu, pastāv visādas platformas, kas tālāk, kuras sauc par fintekiem, ja, kuri nāk pa virsu, kā tāds lejerītis tāds, un palīdz klientiem norientēties, saprast, sapakot varbūt arī piedāvājumus, produktus. Daudzas no tām ir tās P2P platformas, kuras jau investori labi pazīst un tā tālāk, bet tas ir tiem, kam varbūt nav tāds priekšstats par to, kas tas viss ir. Un tagad šie te visi sanāk tagad kopā un viņi runā par to, kas varētu būt potenciāli Latvijā, piemēram, lielas iespējas. Un izskan, protams, doma par to, ka, piemēram, valsts zemes dienestu, zemes grāmatu, jā, zemes grāmatu, kā viņš skaitās, laikam tā viņš skaitās, saucās, tā Ir zemes precīzi pēkšņi. grāmata, jā. Jā, zemes grāmatas varētu arī uzlikt uz blokķēdi un ar domu, ka, piemēram, lai veicinātu investīcijas nekustamā īpašumā un vispār meža arī tirsniecībā un tā tālāk, varētu šo te visu tokenizēt un, kā saka, ieplūdināt lielāku investoru skaitu Latvijā. Jo skatiet, tīri tehniski, protams, tu vari nopirkt vienu nekustamo īpašumu, vai vienu nekustamo īpašumu projektu, bet tajā pašā laikā tam projektam var mierīgi, viņu var sadalīt vairākās iedomājumās daļās un, kā saka, atļaut vairākiem investoriem pretendēt uz daļu, paceļot varbūt arī šī projekta vērtību un tā tālāk. Tas nozīmē, ka savā starpā pēc tam var tirgoties ar to un tā. Tā kā es redzu tur diezgan daudz tādas interesantas priekšrocības un varbūt netik daudz tādu risku, jo patiesībā daudz, kas no visām šīm tēmām arī tiek regulētas, un mums Latvijā ir regulējošā institūcija Latvijas Banka, kura izsniedz tiem, kuri vēlas darboties šajā jomā, tā saucamās MiCA licences. Un te ir sanāca tāds mazais konflikts, ko es tur novēroju uz skatuves, kur uzstājās jau no visām partijām politiķi, kuri gatavojās jau
nu, tā kā vēlēšanām un ir, kā saka, iestartē priekšvēlēšana, kā saka, tāda laba diskusija par to, nu, vai viņi ir tā kā pār vai pret to, ka vajag, vajag šo te vispār kā tādu sistēmu ieviest Latvijā. Un tur bija nu, ļoti interesanti viedokļi un tā. Tev varbūt, kas par interesantu tēmu būtu šķitusi kapitāla pieauguma nodokļa tēma, jo par to runāja politiķi un, piemēram, Aiva Vīkst no apvienotā saraksta pateica, ka viņa uzskata, ka tā, protams, bija kļūda palielināt šo nodokli, bet ka viņa to kļūdu grib labot, un es šeit patiešām to saku, tas nav tā kā nevis samazināt to nodokli, bet atcelt pavisam. Tā kā tas ir viņas nu, tā kā politiskais tāds piedāvājums. Daudzi, protams, tur runāja par to, ka, nu jā, varbūt līdz 10%, līdz 15%, bet, nu, ka ne 25%. Un tā. Un līdz ar to tas arī šajā konferencē izskanēja, man liekas, tāds ļoti interesants domas, ka var jau savilkt tie, kas ir tādi aktīvi investori, jau sākt tos politiķus jau tā pieķert pie tiem vārdiem un teikt, tā, aha, reku kapitāla pieauguma nodoklī solījāt šādā apjomā, ar ko jums, nu, tā kā uzdevums. Bet kopumā, ko es gribēju ar šo Piedod, vispār varbūt, Kristap, bet man jā, nu, vienkārši gribās droši, pajautāt. Vai tad droši. atkal nav kārtējā reize, kad tie politiķi atnāk uz konkrētu pasākumu un pasaka to, ko dalībnieki gribētu potenciāli dzirdēt, bet tā viņi pieņem to, ka pasākumu nu, gandrīz neviens vispār nepamana. Un valstiskā līmenī šādu priekšlikumu izteikt varētu būt ļoti bīstami viņu pārējiem elektorātam, kuram nav saistības ar kapitāla pieaugumu. Nekādā veidā, ja viņiem nav kapitāla kvalitāte. Jā, šeit es varbūt mazliet tomēr arī nepiekritīšu, Labi. tāpēc, ka konkrētajā gadījumā klāt ir visu nozaru pārstāvji un lobbyisti, kas nepakautrēsies šo visu publiskot un izvilkt ārā arī lielajos mainstream mēdījos un noteikti arī visu laiku piesaukt un atsaukties un vazāt līdzi viņiem to. Tā kā es teiktu, šie mazie tādi nišas pasākumi, viņi pat dažos reizēs ir bīstamāki tiem politiķiem nekā tie Es lielie domāju, ka ralli. jā. Nu, Jādomā, ko jā, runā, jā. tev jādomā, tev reāli ir jādomā, ko tu runā, taisnība. Un tas, kas vēl izskanēja, bija liela kritika, tiešām es biju pārsteigts pat par to, liela kritika Latvijas bankai, jo izrādās, ka Latvijas banka, nu, tā kā pēc politiķu domām un arī pēc industrijas domām, apzināti, nu, tur tā dažiem ir teorija, ka tā ir apzināta vilcināšana, ka viņi tā kā speciāli sabotē un nostājās pret šo nu, blokķēdi un pret kripto kā tādu un visu šo jauno. Un savukārt daudz atkal uzskata, ka Latvijas bankai vienkārši trūkst kapacitātes, ka viņiem vienkārši, nu, daļēji nav tur pietiekami varbūt zināšanu, viņi daudz taustās, viņi meklē visādus juridiskus pamatojumus katrai rindkopai un tā tālāk un tā tālāk. Bet es runāju arī ar Santu Purgaili, Mediānā varēs dzirdēt interviju. Viņa tā kā visu to noliedz, teica, ka nē, viss ir kārtībā un tā. Nu tā. Man šodien ar viens investors atstāstīja, viņš kaut kādā ar kripto pasākumā bija vai piedalījies vai skatījies. Es nezinu, vai tas ir šis, vai varbūt kaut kas pavisam cits. Un, tur nebija gluži par blokķēdi, tur vairāk bija tieši par vispār kripto kā tādu. Tā kā ar visiem esošajiem notikumiem, viss, kas notiek ar Irānu, ar visu pārējo, ar gada sākumā ar dārgmetāliem, tad akciju tirgi šur tur svārstās, cik lieliski ir bijis iespējams nopelnīt visādās čipu akcijās, kas ar AI ir saistīts. Tas bitkoins ir aizgājis fonā. Un es prasīju, kā tu man vari iekonspektēt, kas ir tie argumenti, kāpēc viņu tā kā šobrīd turē, kas ir tas, kāpēc viņš augs. Jo skaidrs, ka kādam citam ir jānopērk dārgāk, tad ir jānāk vēlāk kaut kādam papildus šim te pieprasījumam, kurš pirks vēl. Un tur jaunu argumentu nav. Viss ir tas pats vecais, sēžam, turam tāds mazliet puskultisks un tā. Nē, nu kā, Rekutē ir arī labs piemērs, ko arī minēja konferencē, ka visā pasaulē jau šie regulātori īsti uz to blokķēdi skatās joprojām ar tādām aizdomām. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi pazaudē kontroli, jo ļoti daudz lietas notiek P2P vienkārši. Nu, tā kā nav vairs
tur banka pa vidu, nav vairs tur, nu, daudz kas nav vairs pa vidu, vienkārši nav starpnieku. Un tad, kad nav starpnieku, tajā brīdī, nu jā, bet kā tur tie darījumi notiek, kurš viņus uzrauga, kā tur tā regulācija viņa paliek sarežģītāk, varbūt grūtāk. Nu, kaut gan mūsdienu digitālajā laikmetā nekas īsti nav, viss ir izsekojums, un gal beigām to platformām var uzlikt par pienākumu reportēt, un tas jau arī šodien tā ir. Tā kā nekas jau netiek tā reāli slēpts, bet, Jā. tā sajūta ir. Bet tajā brīdī, kad attīstās šīs blokējušu tehnoloģijas un arvien vairāk dalībnieki iesaistās un tokenizē savus asetus, tajā brīdī arī bitkoinam parādās reāls pielietojums, reāla nozīme. Un tad bitkoina vērtība tehniski var augt un atkal attīstīties un tur kaut kādu dinamiku parādīt varbūt. Un tur Bet vai nav tā, tās ka tas izmaiņas. tomēr notiek uz citas izmanto to visu sistēmu būvēšanai? Es negribu atkal izklausīties pēc nezinātāja, bet Solana, Ethereum un vēl viss pārējais. Un Bitcoins vienkārši ir palicis kā lielākais. Bet man vienkārši vēl viena tāda lieta, tas, kas man peņģa parasti ir, kas mazliet man šajās lietās, tā teikt, nu, ja ne kaitina, triggerē vai pavelk, ir tas, ka iznāk ar šādiem lieliem kaut kādiem solījumiem, jeb lieliem izaicinājumiem, piemēram, pārmainīsim zemes grāmatu. Kā tu to vispār vari iepārdot kaut kādam konservatīvam vēlētājam, kurš tagad kaut kādas sistēmas, kur kaut ko, kur sazina, kā sadalīt? Un tad man vienmēr man tāda pirmā doma nāk tāda, ka nāciet ar reālās pasaules piemēriem, kur ir biznesa pasaulē, tas ir piemērots, īstenots, strādājams, ievieciet un pelniet naudu. Un tad, kad tas jums tur viss tur būs sanācis, tad kādā brīdī, tad, kad viss šis šķitīs, tā kā, kāpēc mēs šajā old schoolā vispār strādājam, tas taču nav loģiski. Bet nevis mēģinam atkal no tās puses, ka tur mēs kaut ko ieliksim. Un starp citu, man patīk tas piemērs par šo pašu nekustamo īpašumu, kur varētu sadalīt daļiņās. Bet tajā nav slēpta vai neslēpta reklāma, bet tajā pašā Mintosā var ieguldīt nekustamajā īpašumā, manuprāt, sākot no 50 eiro, kur viņi ir sataisījuši visu atbilstoši esošajām likumdošanām, kur tu nopērc nekustamā Jā. īpašumu, kur ir SIA, pēc tam ir kaut kāds vēl speciālais šis SPV, jeb speciālais tas instruments, kurā tu to daļiņu pērc, un tev viss notiek, tev nav tokenizācija ar šo tokeniem, bet tev ir daļiņas pa daļiņām. Un man nav būtu Skaties, jā, bet Mintosā tā atšķirība ir tāda, ka kādam tā lielā daļa, kādai tā lielai daļai ir jāpieder kādam. Un tad, attiecīgi, tā kompānija, organizācija vai persona ir atļāvusi fragmentēt to visu. Un tāpēc Mintos to var darīt. Bet tehniski, viņa var nevienam, tā kā nepiederēt vēl, tā kā starpniekam. Un viņi jau, tā ir tā atšķirība. Bet, doma būtu protams, tāda, ka tev būtu, piemēram, iespēja man pārdot 17,000 no tava dzīvokļa, ja man būtu vēlme. Jā. Un, piemēram, arī šis ir ļoti labi tieši zemē, mežiem, tur, kur ir kaut kādas investīciju tēmas, jā. Viņš jau vairāk kā investīcija domāts, nevis tāpēc, ka man piederēs 2 koki, ja tur Latgalē, ja tur maz pleķīts, ne, bet tas tiešām ir vairāk tāds investīcija tēma. Jā, es neesmu gluži tur skeptisks vai vēl kaut kā, bet man kaut kā negribas, lai tur baigi tajā visā jomā spiež atnāciet ar reāliem. Reālais piemērs ir, piemēram, stablecoini, kur darbības notiek, bet tad uzreiz nāk kripto evaņģēlisti, jeb tādi cietie pārliecinātie un saka, jā, bet tas jau atkal ir kontrolējams. Ok, jā, bet reku, tur ir reālās pasaules stablecoiniem, ir īpaši tiem lielākajiem, tā popularitāte auga, apjomi, kādos tur notiek darījumi, ir milzīgi. Īpaši tas, kas ir USDT, eiro tur vēl laikam klibo iepakaļ, bet tur ir reālās pasaules, un ja vēl citus biznesa pasaulē ir šie te use case, lūdzu dariet. Es visu laiku nesaprotu, kāpēc vajag visu laiku to valti kaut kur tur... Redzi, es saprotu, ko tu saki, bet vienkārši, lai notiktu tās darbības, ir jāpielāgo kaut kādas sistēmas. Loģiski, ka pirmais, kas tev nāk prātā, ir, tokenizējam zemes grāmatu. Tas ir kā pirmais. Bet, zini kā, es uz šo visu arī skatos tā, ka neviens nelaidīs klāt lielajām maksājuma sistēmām neko, kas nebūs pietiekami kontrolēts un uzraudzīts. Tātad mēs varam pilnīgi nesapņot, ka būs kaut kāda
ka izies cauri kaut kādas platformas vai tāpat blokķēde, ja tur nebūs ļoti stingra, es nezinu, Latvijas bankas vai kāda cita uzrauga, nu, pāraudzība un tā tālāk. Tā kā, tāpēc arī tas pirmais solis ir tās Mika licences, kuras jau Eiropā ir aktivizējušās, piemēram, Austrijā jau ir izsniegts 30 licences, Latvijā tikai 2, Lietuvā ir 3. Tā kā, nu, kaut kāda dinamika, kaut kas jau parādās. Un tas, par ko vienkārši arī te konferencē runāju, par to, ka no Latvijas ir aizbaidīts Binance, ka Binance bija, nu, tā kā plānojis Latvijā reģistrēties, bet, nu, viņi tā kā aizbēguši uz Grieķiju. No Latvijas tikai tāpēc vien, ka, nu, ir tik liela tā birokrātija un viss šis tā tēma. Un, nu, tādas tā kā baumas ir, es Binanceam uzrakstīju, es tagad gaidu atbildi, lai viņi kaut ko man atbild, bet Viņi tev, es protams, atbildēs tieši jā, es joku. Jā, mēs tā tad, nē, bet, nu, reāli no zinošiem cilvēkiem, kas Jā. tajā lietā klāt tur ir stāvējuši, nu, kā saka, tā informācija ir, tā kā es, nu, tur nav pamats apšaubīt, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs šādā veidā arī pazaudējam daudz potenciāli nodokļu naudas un ieņēmumus, un arī darbinieki, kas varētu tikt pieņemti par pietiekam augstiem atalgojumiem, iedomājas tāds Binance headquarters atrastos Rīgā, ja, labi, nu, tur, zin kā, uz mums varbūt šķībāk skatītos tur kaut kādas jurisdikcijas, kaut kā, un tas ir tas, par ko droši vien bail ir arī Latvijas bankai, ka, nu, tāds viens lielais te nosēdīsies, ja, un, nu, zin kā, viņi to tādu pretrunīgi, ja, tur, Protams, it kā, jā, un tad nu, būs jā, nākamais Moneyball ziņojums pēc un tad būs 5 nākamais gadiem, Moneyball tad ziņojums. nožmiegs visus pārējos, un viņi ar savu licenci aizies citur, jā. Jā. Nu, Tas, tieši tā, bet atkal tajā pašā laikā visi skatās uz Revolutu. Revoluts ir, paskaties, kā ir spējis, labi, varbūt tas nav nekāds blockchain un kripto piemērs, bet, nu, tāds fintech piemērs, kas izaug tomēr par banku, ir Es zinu, legit. mēs jau šajā tēmā jau ļoti ilgu laiku sprīdi, mums jau jāiet pie nākamajām, bet man vēl gribējās vienu arī vēl niansīt. Latvijā īstenībā, manuprāt, ir šī pieredze par to, ka no sākuma nozara izveidojās, ka viņi jau darbojas, un viņi jau tādos apmēros darbojas, ka vairs nevar ignorēt, un viņi ir jāregulē. Un te man tie divi spilgtie piemēri nāk prātā ir šie te ātrie kredīti, ja tas to var nosaukt, ja patēriņa kredīti, kas strādās tajā laikā, no sākuma vienkārši nebija gandrīz nekādas regulācijas vai pat nekādas. Un, zin, Nebankas, jā, tas, jā, ko par un tu nebankām vienkārši sauc. taisi savu sijā un dod visiem kredītus. Ja? Un tad tā nozara izauga tik liela, ka viņu vajadzēja sākt regulēt. Tad es gribētu teikt, ka līdzīgs piemērs ir ar peer-to-peer jomu, kur tie paši Mintos un vēl citi. Viņi arī izveidoja, un tie biznesi jau bija kļuvuši tik lieli pat Eiropas mērogos, ka vienkārši tāds ir, ok, nu šim kaut kādu to regulējumu vajag, ja? Nu, lai tas būtu. Un, manuprāt, šis ir gan iedzīgs veids, tāds, ka nevis tu mēģini iedzīt no kaut kādas citas puses, bet nu, uztaisi ka tev parādās faktiskais pieprasījums no gala lietotājiem, no tā visas tās sistēmas tur jau ir un darbojas, un tad tu beigās to visu pielegalizē pie sistēmām ar regulācijām. Tā, lai tiešām beigās ir tā aizsardzība tiem pašiem peer-to-peer. Savulaik bija šis lielais jautājums bija par to, ka, ja stāv klientu nauda viņu kontos, teorētiski tu viņu vari nodalīt atsevišķi, nu, tādā ziņā, ka tā stāv citā bankas kontā, bet, ja tāds nelicencēts uzņēmums iet uz bankrotu, tad faktiski visa manta kopā ir. Visi kreditori ir pret visu to mantu, un tāpēc tas licencēšanas process patiesībā bija ļoti vajadzīgs tieši pašiem gala lietotājiem. Un, savukārt, kas viss tiek no kaut kādas citas puses mēģināts iedzīt iekšā, tad es savā ziņā, protams, esmu skeptisks. Bet droši vien var nepatikt nozares aktuāli, bet man sen jau vairs no šīs Jā. nozares neuzrunāja dzirdējuši mans kopējos skatījumus par kripto pasauli, tāpēc droši vien. Es skatos, pāriesim pie nākamā temata. Es skatos, ka tev ir pat ChatGPT investīciju padomiem ļoti interesants. Es paklausījos nākotnes kapitālā bija Jūra Grišina stāsts par to, kā viņš savu Baltijas indeksu ir pārlicis uz ChatGPT rekomendētajiem. Es nezinu, vai tu dzirdēji vai nedzirdēji to epizodu. Viņš ar citu uz tevi arī atsaucās, ka viņš saka, nu, es tā skatos Kaspara tos datus un salīdzinu, skatos, jā, mans ChatGPT ir pareizi noprognozējis. Tā kā ļoti interesanti, kā tagad investori ņem talkā šos mākslīgā intelekta visādas platformas un arī skatās uz tām akcijām drusku citādā. Kādi ir tie tavi novērojumi?
Jā, man tieši šonadēļ sanāca, es biju Madridē uz savu skolu, ko es esmu pabeidzis. Nu, viņam tur filiāle Madridē ir tā SBS skola, un es studentiem pastāstīju par savu skatījumu un uz pielietojumu, kā es lietoju šos rīkus šobrīd akciju analīzē. Un viens no jautājumiem bija, ko es jautāju arī, varbūt arī tev pajautāšu, ka nu, patās bija arī visādas ziņas. Nu, Amerikā tur ir daudz brokeri, kas jau sāk piedāvāt visādas ļoti inovatīvas lietas, kur tu brokerim vari čatiņā rakstīt, ka uzliec man pozīcijām 20% stop lossu, ja tur aug virs moving average nopērts vai kaut kādas tam līdzīgas lietas. Un kā tu domā, tas ir labi vai nē, ka šādas lietas tiek ieviestas? Es teiktu, es atceries, nezinu, vai es stāstīju šajā platformā vai ne par to, ka veidojās tie saucamie digitālie asistenti, kas ir balstīti uz mākslīgo intelektu, kuri principā visu laiku ir ar tevi, nu, un tu ar viņiem visu laiku sarunājies. Tu ej kaut kur tev austiņa ausīs, un tu runā, un te viņš te fonā, piemēram, skenē tavus ēpastus, tur Mm. čeko, piemēram, tavus subscriptionus, palīdz tev vēl kaut ko, un tieši šādā pašā veidā arī par akcijām. Kā tu nevari izsekot visam līdzi, bet tu esi pateicis, mani interesē tehnoloģija kompānijas tādā reģionā par tādām cenām. Un pēkšņi viņš tev vienkārši paziņo, klausies, reku tev parādījies šāds te, un viņš, var sakot, jau ir sagatavojis tev jau gatavu package, tev ir jāpasaka tikai jā, nē. Tā kā Mm. interesē, neinteresē. Vai arī reveal, nu, pastāst man vairāk. Jā. Un tehniski Meta jau šādus te čata aģentus testē, un tu arī pareizi teici, reku bankas un dažādas institūcijas viņas tā kā ievieš kā konsultantus. Nu tā, es pēc būtības nesaskatu tur neko sliktu, jo galu beigās ir kaut kā, tas padara tevi informētāku, jo tu nevari visam izsekot līdzi. Es gan redzu baigot draudus. Nu, Tādā saki. ziņā to, ka tagad investoram ir iespēja izdarīt visas kļūdas, tehniski neiedziļinoties, kā viņas var izdarīt. Piemēram, ja, tos pašus stop lossus vai uzlikt automātisko noteikumu. Ja kaut kas krīt, pārdot, ja kaut kas kāpj, pērc. Lai tu to faktiski izdarītu savā portfelī, tev tam vajag laiciņu. Nu, tādā ziņā to, ka tev ir jāsako līdzi, kas tirgos notiek, kas kāpj, kas krīt. Tev nu, vajag laiku, lai tās savas kaut kādas kļūdas arī pieļautu. Tagad tos kļūdas var automatizēt. Un, ja iepriekš, un arī ar tiem pašiem, piemēram, visādiem orderiem un vēl uz kaut ko, profesionālās brokeru platformās vis kaut kādi algoritmiskie un tur trailing stop un viss kaut kas tam līdz, tas viss ir pieejams. Tā lieta, kāpēc cilvēks regulārais to neizmantos, ka tas ir sarežģīti. Tas ir sarežģīti, nu, un tev ir jāpieliek pūles tādā ziņā, to, ka tev ir jāvelta laiks to visu uzlikt, tev jāsako līdzi, kaut ko pamainīt, ja, bet tas viss ir, nu, kopumā lielākā daļa šīs visas funkcionalitātes ir pieejams. Savukārt, to, ko iedod šādi rīki, ir iespēja tas savas kaut kādas nu, potenciālās kļūdas, jeb no šos te piegājienus, kas liekas vienkārši, iesistematizēt iekšā sistēmā līdz galam nezinot. Un tā viena no lietām, ko es arī šiem te es teicu, ka vēl vairāk pieaug šobrīd tā vajadzība saprast, kas viss ir. Pamata terminoloģiju, lai šos visus mākslīgā intelekta rīkus un vispār varētu darīt ar investīcijām. Nu, piemēram, Juris Grišins liels piemērs, viņš taisa kaut kādus savus indeksus, bet viņš zina, ja, Nu, jā, jā, viņš jā. zina, kā akcijas, viņš zina tos rādītājus, viņš zina visu pārējo, un savukārt, jā, tagad cilvēks bez zināšanām pasaka, uztais man Baltijas akciju indeksu, un lai viņš man pārspēja vēl kaut ko pēc kaut kādiem rādītājiem, bet īstenībā pat nevari pateikt pēc kādiem rādītājiem, jo tu jau viņus nemaz nezini. Un tu vari pateikt, lai viņš pārsniedz tirgu. Okay, bet tad atkal, tad īstenībā tu paļaujies uz kaut ko pilnīgi, ko tu pat nezini, pat neesi pārliecinājies. Tu esi atkal jauns šis te aklais bidi, jeb aklais pircējs, tā kā tas ir pasīvē ieguldīšanā, kur tu neskaties uz neuz. Un tad mēs beigās aizējam līdz tam, ka vai tas viss pa virsu ir vajadzīgs, ja tu nezini. Jā. Ja tu nezini, Taisnība. Un vēl, ja tev nav arī sava stratēģija un kaut kādas vērtības, kāpēc tu to dari, nu, jā. pēc būtības, jo, piemēram, man tas ChatGPT aģents var arī netraucēt tajā brīdī, tiešām, ja es esmu sev nostādījis robežas un es zinu, kas ir man tur riska tolerance un vēl kaut kas, un es esmu jau viņu pieregulējis pie tām savām robežām. Tā ka tehniski es jau esmu darbojies agrāk tā, man tā stratēģija ir izrādījusies, nu, pietiekami ok, un es viņu visu laiku
pieregulēju drusku. Un tieši tāpat es pieregulēju to savu aģentu, lai viņš arī, nu, ja es, piemēram, varu neizmantot daudzas no tām iespējām, ko tu nosauc, jā, es viņas varu arī neizmantot, jo es viņas neesmu izmantojis arī agrāk, jā. Un līdz ar to viss ir pieregulējums. Nu, tā kā es mēģinu argumentēt Jā, tev, jā, jā, jā. Es vēl saproti. te mazliet tā satīra, ja, bija par mākslīgā intelekta rīkiem, un te bija tāds tā kā, es mazliet pārtulkojot un noīsinot, bet, nu, kā atstāstīs, piemēram, kā varat izskatīties, ja, ka, hei, ChatGPT, es lasīju, ka mazās kapitalizācijas akcijas tūlītās pieaugs, vai man vajadzētu izvietot 10% no tām savā portfelī? Atbilde. Absolūti, tev ir labs instinkts, jā. Es veikšu šīs izmaiņas. Jā, Nākamais tev ir teksts. taisnība. Es arī redzu, ka manas naftas akcijas iet augšā un programmatūras izstrādātāji krītās. Nopērkam vēl Chevron un pārdodam Microsoft. Es taču vienmēr varēšu tikt atpakaļ iekšā, vai ne? Atbilde. Protams, ka varēsi. Jo tu vari nopirkt, kad viss ies uz leju. Es pazemināšu tavus zaudējumus Microsoftā un nopirkšu vēl Chevron. Ļoti labs calls. Ja? Nākamais, ja paldies, manas obligācijas nedara pārāk, nu, neperformē pārāk labi šajā ceturksnī, vai man no tām vajadzētu atbrīvoties? Atbilde. Man patīk, kā tu domā par šo. Pārdot US Treasuries ETF. Jā, izskatās, ka tu runā tā kā Stanlijs Drakenmillers. Un tad nākamais jautājums. Nu, Tā, tad es parunāsim par atdeves gaidām. Es gribu saņemt 14% gada ienesīgumu. Tur atjauno manas visas šīs te, pieņēmums, lai to varētu sasniegt. Aha, labi, jā, atbildi čats. Es tevi sapratu. Tagad tev ir 92% varbūtība, ka tu varēsi iet pensijā 41 gadu vecumā. Tas jau ir ieplānots. Un superīgi. tad nāk, un tur tā un tā varētu tālāk, ja, kad nākamais, nē, es tomēr pārdomāju, pārdot mazās kapitalizācijas akcijas, man tomēr ir slikta sajūta par to. O, tas ir vēl Labs labāks, lēmums. vēl labāks lēmums pārdots, ja. Un Nu, var sakot, tev tiek komplimentēts visur, un, kā saka, tev tie, kas ir nekritiski, tur noteikti var kā tā, uzkāpt grābeklim. jā, un zini, kā Pa, vēl pavisam īsi tas, ka, lai tos rīkus izmantot atkal, tie ir tiešām rīki, un kopējā investīcija analīzes procesā un lēmumu pieņemšanā šis var būt rīks, un kā, manuprāt, šie te rīki var būt ļoti labs rīks, kā es viņu saucu, ka saspiest laiku. Ja, piemēram, savukārt, kaut kad agrāk vajadzēja, nu, strādājot darbā, meklēt akciju pozīcijas, ko iekļaut portfeli, tad būtībā es vienkārši tā mēģinu tīt laiku atpakaļ. Nu, faktiski paralēli pārējiem ikdienas pienākumiem, kad nedēļu būtībā aizgāja kādu kompāniju izpētīt, kad iepazīsties ar kompāniju, ar nozari, ar konkurentiem, ar visu pārējo. Un tad vēl nav teicis, ka tu nonāc līdz buy rekomendācijai, varbūt ir izlaist. Ja. Tad šobrīd daļa no šī materiāla, ar ko lasīt, nevis pie līdzīgas secinājuma, bet ko lasīt, tu burtiski var iegūt stundas laikā ar labu promptu, zinot to, ko tev vajag, tad šo izejas materiālu tu vari krietni ātrāk iegūt. Un tas nesamazina darba vietas tādā ziņā, to, ka neviens nav jāatlaiž, bet šobrīd Baltijas akcijas es varu pats analizēt. Varbūt agrāk, lai es varētu sadarīt tādu pašu darba apjomu, man būtu vajadzējis pieņemt 2 vai 3 internus, ne praktikantus vai jaunākos praktikants. analītiķus, kuras audzē. Bet svarīgi ir šīs zināt, kuras viņas izmanto. Citādāk, Jā. es varu būt ārsts arī ar ChatGPT, ja mēs tādā veidā Tā ir uzticamies visam. inženieris arī, Inženieris. graķešu zinātnes. Jā, jā, jā. Starp citu, jā, pēdējās 10 minūtes es domāju veltīsim sarunai par naftas pareģojumiem, un Kasparam tur noteikti būs ko pastāstīt, bet es pavisam pusotrā minūtē ātri gribu ieskicēt vienu aktualitāti, kas notikusi ir saistībā ar akciju tirgiem. Tie, kas seko līdzi, noteikti būs pamanījuši, bet varbūt ir kāds, kas nav. Proti SpaceX un XAI apvienojums hibrīds dodās uz biržu, gatavojās lielam masīvam IPO, un trešdien, nu, pēc tādiem vairākiem avotiem, tas gan, protams, ir neoficiāli, jo to nav publicējuši, neviens nekomentē, bet trešdien esot iesniegts pieteikums, tātad securities, kā viņš saucās, tas US Securities Board. Un tas izskatās varētu būt lielākais IPO šobrīd vispār biržu vēsturē.
Un ja mēs tā paskatāmies uz šo SpaceX XAI kopējo vērtību, šobrīd viņa tiek vērtēta pie 1 triljona, bet tā investoru nomērītā aktivitāte jau šobrīd potenciāli skatoties, kas varētu būt, nu, tā kā kas notiktu atvēršanas dienā, varētu to vērtību gandrīz dubultot, tātad uzšaut vēl pat 750 miljārdiem augšā. Nu, tā kā jautājums, protams, ir, kam kompānija šo naudu tērēs. Nu, īpašnieki, kas ir Ilons Masks, saka, ka stāsts visticamāk ir par mēnesi un vēlāk arī Marsa, tur kaut kādām kolonizēšanas tēmām un tā tālāk, bet es domāju, no, tur šādu naudu vēl nepietiek, tur noteikti tiks likts vēl klāt un klāt tā kā tā. Nu, tev varbūt ir pavisam īsts komentārs par SpaceX pirms pēc pienāktas pārējiem. Būs interesanti, būs ļoti interesanti. Tas ir interesants arī ir laika brīdis, tādā ziņā, ka kurā brīdī laiž ārā vēl tādā cerībā, ka paspēt ielikt kaut kādā vagonā. Tās teorijas ir tādas, ka šogad ir potenciāli 3 šie te lielie IPO, tādi tiešām super lielie SpaceX, Anthropic un OpenAI. Un kāds no tiem vai visu ko kopums var būt kā tāds signpost, jeb zīme par to, ka pašreizējais buļļu cikls ir noslēdzies, kur tiek Jā, pēdējā nauda, pat tā teikt, paņemta ārā, ja tā var teikt. Starp citu, un tas, protams, viss saistās ar retail investoriem, jeb arī ikdienas investoriem, ar viņu naudas piesaisti. Šajā nedēļā bija ziņas to, ka tur arī savā starpā daudz kas strauji mainās. OpenAI nevar savas akcijas otrreizējā tirgū, ja grūtāk ir pārdot, savukārt pēc Anthropic ir liels pieprasījums. jā. Un man smieklīgi ir par citu nozari tas, ka man Amazon Prime šajā video servisā man rāda private equity fondu reklāmas ar minimālo ieguldījumu no 10 000. Tas, manuprāt, arī ir ļoti labs signāls to, ka. Un tajā pašā laikā, kad ASV notiek viss private equity un private credit, nav viens un tas pats, jā, bet Jā. credit ir milzīgs problēmas šobrīd. Jā, to visās vietās Mhm. šobrīd runā starptautiskie Un tur mēdīji. smieklīgi saka, ka Nu, labi, gudrā nauda iet ārā. Gudrā nauda ar to tiek gudrā. saprasti ārsti, inženieri un advokāti un finansisti, kuri ātri var. Savukārt lēnā nauda, kas ir fondi, kuriem vajag investīciju komitejas un gada sanāksmes un visu pārējo, tie attapsies ar kaut ko mazvērtīgu. Mm, Bet mazliet pie naftas aizejot, arī pie investīciju jomas profesionāļiem un pareģotājiem un skaļiem vārdiem. Un šī visa tēma man aktualizējas, ja man sasmīdināja, protams, arī visā Irānas kara kontekstā. Bet kāds bija Twitterī, ne, bet X-ā bija uzracis dažu gadu vecu tvītu no Ketijas Vudas, kuram ir šis ARK Investor ETFs aktīvais. Un viņa 2020. gada 16. jūlijā teica, ka naftas pieprasījums ir augsta varbūtība, ka naftas pieprasījums ir sasniedzis sekulāro pīķi pagājušajā gadā, pateicoties elektroauto, un tagad sekos šis samazinājums. Un viņa tic, ka naftas cenas ir atpakaļ līdz $12, tas, kas būs kaut kādos iepriekšējos līmeņos. Un tad kopš tā laika ARK šis tepat instruments ir mīnus 20%, bet ExxonMobil akcija ir plus 390%. Un es, lai nebūtu tikai tā, ka es kaut ko stāstu, bet tā tikai pakomentēju kaut kādus tvītus, tad es ātri vēlreiz padalīšos ar ekrānu. Un šeit ir no statista.com naftas patēriņš globālais, un uz to, ko atsaucās Ketija Vuda, tas bija 19. gada. Nu, tā kā viņas domās, ka pagājušajā gadā bija pīķis, tad 20. bija viss tas pieprasījuma samazinājums dēļ lockdowniem, dēļ visa, bet nu, tas tad varētu būt bijis augstākais līmenis. Tagad 26. gadā mēs esam nonākuši pie 106 miljoniem barelu no šī prognozētā patēriņa. Pagājušajā gadā faktiski bija 105. Tad šī prognoze galīgi nepiepildījās. Un es tūlītās ar vienu citu padalīšos, kāpēc, manuprāt, ir tā, ka vēl labu laiku mēs redzēsim pieaugums. Tas, kas mani satrauc šajā laikā, ir tas, ka tiek atkal likt uz uzsvaru to, ka, bet redziet, naftas cenu mums vajag likt uzsvaru uz atjaunojumiem resursiem, uz Jā, to jā, visu. jā, jā. Un tas
Nu jā, diemžēl tas tā ir. Es gan gribētu tēmēt uz to, ka Eiropai varbūt ir jāparūpējās par sev šo nepieciešamo, kurus tu nevari pilnībā šobrīd izslēgt. Un jautājums, kad tu viņus varēsi pilnībā izslēgt, ka jāparūpējās par savām jaudām. Es nemēļu atmiņu, pie Rumānijas ir kaut kāds potenciāli milzīgs liels dabasgāzes lauks. Noteikti, ka Eiropā fracking varētu taisīt un vēl kaut ko. Un būt pašiem neatkarīgiem, nodzīt lejā ražošanas izmaksas, nodzīt lejā elektrības cenas un atgriezties tā kā konkurētspējā pasaules līmenī. Tas varbūt varētu būt mērķis. Bet, un kāpēc naftai, lai gan starp citu, ir ļoti reāla prognoze par to, ka naftas cena pēc gada, 2, 3, viņi tiešām būs tur $20. Tāpēc, ka pēc šī visa satricinājuma citi palielinās jaudas, atgriezīsies atkal viss normalitātē un naftas būs vairāk nekā ir pieprasījums. Tas ir reāli, bet kopumā ilgākā termiņā man gribējās padalīties ar vēl vienu tabulu. Un tabulā ir attēlots naftas patēriņš dienā miljonos barelu. Ja, vienkārši bareli, jā, tad dienā. Un labi, tas, kā ASV ir lielākais, tas var būt tā, bet tas, kas ir svarīgi šeit, man gribētos teikt, tad ir gada patēriņš galonos uz per capita, ja būs viena iedzīvotāja. Un tas, ko mēs redzam, ir valstis, kas, protams, ļoti daudz patērē. Šeit mēs redzam ASV ar 908, bet, piemēram, Indija, kuriem ir iedzīvotāju skaita pieaugums, viņi iet tālāk šajā te, nu, kopumā viņi audzē savu ekonomiku un cilvēki tiecās dzīvot aizvien labāk. Es nesaku, ka viņiem ir jānonāk līdz ASV līmenim. Bet Indijas, piemēram, dubultošanās no 59, lai Indija nonāktu tādā dzīves līmenī kā Latvija, nu, ja mēs varam spriest pēc tā, cik ir šis te Latvijai tāds kaut kāds vidējs 260, daudz kur Eiropā ir diezgan līdzīgi šis patēriņš galonos uz gadu. Tas nozīmē, ka Indija bezmaz jāpieckāršo ir. Jā. Labi, pieņemsim, ka nav pieckārtīgs, ja? Bet ir, piemēram, dubultā. Tas nozīmē to, ka Indijas kopējais patēriņš vien iedod klāt 5 miljonus barelu kopējā naftas bilancē. Un tad visa pārējā šī pasaule, kur ir augošā demogrāfija un tieksme pēc augstāka dzīves līmeņa. Bet tavā izpratnē ir griezti vispār šādam pieprasījumam, vai mēs varam vispār runāt par tādiem grieztiem, jo pēc būtības visi plāni, rūpniecība un tā tālāk vienmēr paģērējas lielākus un lielākus naftas apjomus, bet kā tu uz to skaties? Vai mēs vispār varam runāt par tādiem grieztiem, pieprasījumu grieztiem? Es domāju, ka kopumā, un es piekrītu tām teorijām, ka jo pieejamāka kļūs enerģija, jo vairāk mēs viņu izmantojam. Bet viņa var būt dažādās formās. Tu pats zini, ja pēkšņi attīstīsies hidrogens, vēl visādas tēmas, kļūs masveidīgi pieejamas, tehniski daudz ko var mēģināt aizvietot. Jā, jautājums ir, Gāzes. cik kuras ir efektīvas, un varbūt šis man ir mājas darbs atrast atkal, kuras esmu sanākus grafikus skatījies par to, par enerģijas ieguldījumiem, un tad tie, kas ir veikuši šos te pētījumus ar domu tādu, cik tev ir jāiegulda enerģijas vienība un cik tu vari dabūt enerģijas vienību atpakaļ, tad, protams, tur vislabākie koeficienti ir gāze, nafta, ogles bija salīdzinoši daudz. Tāpēc, ka viņas ir labi nostrādātas, atstrādātas, visas ķēdes, Nē, ne? tāpēc, ka un tajā pašā Pēc laikā, efektivitātes, jā, efektivitātes, tajā pašā laikā saule ir viens no zemākajiem. Un tas, ka viņi ir kļuvusi lētāki, tas nenozīmē to, ka tev ir jāpatērē ļoti daudz šobrīd enerģija, lai uzražotu jaunus saules paneļus, kuri dod pēc tam salīdzinoši maz. Un savukārt, lai iegūtu jaunu naftas barelu, tev ir jāiegūda salīdzinoši nedaudz enerģija, un tad tie rādītāji tur ir milzīgās atšķirībās. Un jautājums ir tāds, ka jā, tas lielais jautājums ir par to, ja tu gribi sasniegt kaut kādas šos te enerģijas vai tur neatkarību vai kaut kāds nākamos izaugsmas posms vai vēl kaut ko, tad tu nevari izdarīt ar to, tur, kur tev ir mazas atdeves atpakaļ. Protams. Bet šobrīd izstāsta, ka iet viss kā parasti. Ne, šis labs temats, par ko īstenībā padomāt. Es kaut kā nebiju aizdomājies, un tu man atkal iedevi kādu labi izglītojošu tēmu par šo, jo tiešām es par to pieprasījumu tiešām nebiju tā aizdomājies, ka to kāds var tā fiksēt. Es biju palaidis garām, protams, šo Keitijas Vudas pareģojumu. Nu, tas tā, protams, mazliet viņa humoram, ja viņai ir savs produkts, ko pārdot, tas viss ir, tas viss ir normāli, tā dara cilvēki, ja, ka, lai pārdot savu tēmu, tad viņi citas tēmas. Nu, šī mums ir, kas par 10. epizodi, mēs 10 nedēļas esam norāvuši, ko darām nākamnedēļ. Tiekamies atkal?
Nu, pamēģinam, jā. Pamēģinām. Pamēģinam. Jūs uzrakstiet arī, vai jums šis vispār interesē, patīk. Droši uzrakstiet komentāros zem YouTube. Tāpat droši arī skatieties, sekojiet līdz Kasparam viņu Substack kanālā un Skatieties mediānu. skatāmies mediānu arī. Labi, paldies jums, lai viss izdodas. Tā. Jauks brīvdienas, vislabāk!